Šajā maisā jūs varat kādus produktus, kādus jūs varat atļauties iegādāties, tikai vēlams tie, kas ar ilgāku termiņu. Jā. Un tad šodien atnest mums, un 4 arī būs mašīna, kas savāks tās pārtikas maisas. Ogrē šodien valdīja liela rosība, jo pilsētā ieradās pārtikas bankas mašīna, un ikvienam bija iespēja pašam piepildīt īpašo glābēju paku, palīdzot krīzes skartajām ģimenēm. Par akciju Pēdušai Latvijai ir dzirdējis vēl ik viens ogrēnietis, tāpēc pakas pildās aši jo aši. Mums cilvēki tādi ir, kam vajag palīdzību, tāpēc mēs zinām, kas tas ir un kas tas nozīmē. Milte, mannā, saldumi, cepumi, konfektas, 5 graudu pārslas, vēl iebiezināts piens un kakao. Apskatījāmies bukletiņā, kas bija sarakstīts, kādas ir pirmās nepieciešamības preces, kas nebojājās, un visu pēc kārtas skatījāmies, un cik salīdi tik arī salikām. Nebūtu tās dārgākās, bet tā, lai sanāk vairāk. Ir padomāts par bērniem, ir ielikts kāds kārums, ir kafija, tā kā sirsnīgs paldies visiem. Pavisam šodien Ogrē savāktas gandrīz 150 glābēju pakas. Saņēmēji būs vietējie cilvēki. Jo šodien viņas tiks nogādātas vietējās labdarības organizācijās, un tagad, nākamajās dienās viņas tiks kopā ar citām pakām, kuras mēs esam iegādājušies par saziedoto naudu, nodosim ģimenēm. Pakas nonāks, Ogres novadam un apkārtējām arī novadiem, apkārtējiem pagastiem, jo mums liekas ļoti svarīgi, ka vietējie palīdz vietējiem. Glābēju paku akcija Ogrē ir tikai sākums. Trešdien pārtikas bankas mašīna viesosies Ventspilī, piektdien Liepājā un vēl visu augustu ceļos pa Latviju. Lai arī mums liekas, ka ārā ir ļoti silts un ka krīze jau iet uz otru galu, bet tomēr ir ģimenes, kurām palīdzība ir nepieciešama. Un varbūt tās ir ģimenes, kuras dzīvo jums kaimiņos. Mums ir galvenais prieks palīdzēt, ka varam palīdzēt citiem, kam neiet tik labi. Cerēsim, ka nākotnē būs labāk. Un vēl. Nav obligāti piepildīto pārtikas paku atstāt akcijas vietā. Tikpat labi paciņā saliktos produktus var aiznest kaimiņiem, kuriem klājas grūtāk nekā jums. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.